Tātad, čau visiem! Es esmu pie vecākiem, jo man vajadzētu nomainīt mašīnas lampiņu, tāpēc man to tagad dara. Un tikmēr, kamēr es atbraucu pie vecākiem, es domāju, kāpēc lai nenofilmē tādu vlogmas nedēļu? Tā kā uz vlogmas dienām mani nepietiek, tā kā es nespēšu, jo šodien jau ir 2. decembris. Es padomāju, nofilmēšu kaut kādu vlogmas nedēļu, likšu kaut kādus kadrus no savām dienām, un varbūt sanāks kaut kas interesants, kaut kas reāli atmiņā paliekoši. Kāpēc, kad nē? Tā kā jā, es tagad esmu pie vecākiem reāli savā vecā istabiņā. Un dzeru kafiju, man ir končiņi, es pārēdu pusdienas. Cik labi ir pie ģimenes, vienmēr. Bet šodien es visticamāk braukšu, tā kā arī atpakaļ. Jo man tagad nomainīs lampiņu, un es domāju, ka es nezinu, man vienkārši visu šobrīd ir kišmiši dzīvē. Tāds kišmiši, ka es, pat nevaru izteikt, cik ļoti. Vienkārši, lai jūs saprastu, kāds skats ir ārā. Jingle bells. Jingle bells. Vienkārši postieties uz šito laimīti. Laimīti. Simba. Es reāli nezinu, šis būs vislabākais moments šajā video, manuprāt. Simba. Tas vienkārši peciņa. Peciņa. Simbika. Vienkārši pastēties. Es esmu princis. Es esmu princis. Citu vārdu nav. Labrīt visiem. Ir 3. decembris. Es vienkārši dievinu tos rītus, kad man iepriekšējā vakarā ir tāds man ir jāiesāk labi diena, pieteikšos treniņam, un vienkārši es tajā rītā jūtos kā vislaimīgākais cilvēks. Pieņemsim šorīt. Es reāli piecēlos, sataisījos ātri un tagad braukšu treniņu, ir 8 no rīta. Tad tur ar kaut ko, man ir 9 treniņš, tas ir netālu, un man atnāca mans krēms, es viņu tikko izņēmu. Tas ir vienkārši ķermeņa krēms. Es jūtos ļoti laimīgi. Es pieteicos pilotēm, jo es domāju, man vakarā tikai darbs. Es domāju, jāiesāk forša diena, tā kā jāiziet uz treniņu, Es nezinu, kā cilvēki to dara. Kā es to visu laiku daru, tas ir crazy. Jo man miegs reāli ir viens no svarīgākajiem faktoriem, kas ir, es nezinu, vienkārši miegs, tas ir vissvarīgākais. Bet es šaušu to nodaru. Es nezinu, kāpēc, es neprasiet. Tad es biju tikko treniņā. Oi. Tad es biju treniņā. Bija forši. Es atpakošu to paciņu, parādīšu. Bija forši. Es pēc tam iegāju bišķi pasēdēt saunā. Kaut kā gribējās izmēģināt, jo es nebiju šeit sēdējusi. Bet tur kaut kas runāja par savām kodām sarunām, un es nevarēju kaut kā atslēgties. Bija tāds labi, es iešu. Vienkārši. Tā. Man atnāca, ideāli, man atnāca kaut kāds tieši krēms. Stīsimies, kas ir koncentrēts. Man tieši to vajadzēja. Man vienkārši tagad ir ļoti jūtīga āda. Un es biju aizmirsus savu krēmu. Man atsūtīja tieši. Es varēšu uzmērāt, jo es aizmirsu. Es vispār gribēju galvu mazgāt. Es aizmirsu ķemmi, es visu aizmirsu. Kur man tāds atudarba krēms atnāca vienkārši ķermenim, es gribēju. Arī tādai jūtīgai ādai, un kas man tagad arī kaut kādi dermatīti, jo tagad ir tas sausais laiks, apkura, tā kā vajag. Protams. Kročurāli, man liekas, ka forši krēmiņš, viņš man bišķī tā saus un plecs pat nomērināja. Kaut kāds tā kā koncentrāts, tas nav īsti krēms, nezinu. Bet krūti man tieši vajadzēja, tas bija ideāli vienkārši atvērt šajā momentā. Tad es, gribu aizbraukt uz veikalu, es gribu paskatīties, vai ir adventas kalendāri, jo reāli man šogad nav. Un es domāju, es gribu.
Un es nezinu, vai vēl ir, bet es gribu aizbraukt un reāli nopirkt. Jo šeit tieši ir Maxima, un es gribu pastīties. Jo Rīgā es īsti neredzēju, tāpēc jābrauc skatīties. Tad es nopirku savu adventas kalendāru. Mēs atvērsim pirmās 3 iedēs, jo šodien 3. decembris. Es nopirku šī tādu. Reāli kāds bija. Tur vispār nebija izvēles īsti kalendāriem. Domāju, ka vismaz. Bet nē. Bija labāk tomēr nekā citur izvēle, bet tāpat maz. Tātad pirmais. Likās tie kaut kādi lielie salātāji, bet gan jau viņš būs 4. Rekur. Cute. Otrais. Ceru, ka šodien ir 3. ir. O, tāda bumbiņa kaut kāda milka. Tas ir 2. 3. Visinteresantākais ir tas, ka man būs tūlīt saldas brokastis, jo es ēdīšu biezpiem pankūks ar banānu un atkal saltētīts. Tāds bērns īstenībā. Tā, es savu sataisīju biezpiem pankūks, un šitā es skatīšos tagad video un ēdīšu brokastis. Vēlāk man būs jābrauc uz darbu. Tātad. Šitā. Es tagad taisos darbam, bišķī piekrasojos. Un šodien vakarā darbiņš, tad vēl es noskaidroju, ka man šodien pēc darba būs jāizbrauc, jāpaņem kasta ar maskām no vienas meitenes, jo vienai meitenei ir lieka kasta ar visādām tām medicīniskajām maskām, un vienkārši man un draudzenei principā noderētu viņas, tāpēc es vakarā pēc darba un aizbraukšu pakaļ viņām. Protams, šitādās dienās, kad ir vakarā darbs, tev jau ir tāds tā kā, vai gribas, vai negribas iet. Protams, ka īsti negribas, bet, ko tu izdarīsi? Es šodien atbraucu pēc tā trēniņa, un es neko īsti nedarīju, es vienkārši kaut ko ēdu, snekoju, vēl tāds trausmīgs laiks, ka tev vienkārši gribās. Tev reāli neko negribās darīt, un už sēdēt skatīties kaut kādas, nezinu, YouTube, kaut ko, un vienkārši ēst, dzert kafīnu ar šokolādiju. Pēc tam tu tā pamani, ka tu esi apēdis jau veselu šokolādi. Pēc tam es domāju, pēc tam es brīnos, ja? Pēc tam es brīnos par dažādām lietām. Kāpēc man bija bumpas vai kas izmetās? Tā. Višķīs sagribējās vienkārši piekrāsoties. Man vēl vajadzēs kaut kad aiziet un sapirkt visu kaut ko jau Ziemassvētkiem un vēl visādiem svētkiem, jo īstenībā decembris ir reāli svētku mēnesis un daudz kas reāli ir jānopērk. Čau atkal no šīs darba lokācijas. Smieklīgākais tas, ka es vakar pabeidzu šajā momentā filmēt. Un smieklīgākais ir tas, ka es kā šeit nofilmējos, tā es arī šeit turpinu, bet ir nākamā diena. Vienkārši es turpinu, tāpēc, ka šodien arī esmu darbā. Pēc tam man ir plānā pie vienas pazīstamās matu botoksu uztaisīt un apgrāzt galiņas laimīgā. Beidzot kaut kas man. Tā kā man būs viena klienta, un tad es braukšu, vai nebraukšu, iešu te netālu uz matu botoksu. Pa kurien tu tagad dzīvojies? Tad es jau esmu mājās, pēc procedūras reāli ļoti priecīga. Reāli ļoti smuka, ļoti forši, matu tāda spīdīga, dzīvīga. Man ir reāli slingums. Es nezinu, vai es daudz vispār filmēju. Es ceru, ka es kaut ko filmēju, ka būs kaut kas, ko salika, ka man nebūs jāliek kaut kādas 2 nedēļas kopā, jo man liekas, ka es īsti maz kaut ko filmēju. Bet, sorry, es reāli esmu... Dievs, man kas... Man liekas, kaut kas stāv. Bet
maz filmēju, varbūt nedaudz, bet centīšos laboties. Rītā es iešu laikam šopingā, tāpēc varbūt tas būs kaut kas jautrāks. Bet es nezinu. Es ceru. Man ir treniņš rīti. Smags treniņš. Nezinu, kā es viņu izdzīvošu, bet es ceru, ka viss aizies. Tātad šodien 4. decembris. Es esmu darbā. Man šodien līdz vakaram darbs. Šīs dienas es maz kaut ko biju filmējis, tāpēc, kad vienkārši bija diezgan tādas parastas dienas. Neko es tādu īsti nedarīju. Šī nedēļa tāda mierīga, vairāk tāda darba nedēļa, bet īstenībā tagad būs arī vispār tādas interesantas darba nedēļas. Vēl es piedalos vienā projektā, teiksim tā. Nu kā projektā, ne projektā, bet darbā. Man interesanti, kā man vēl turies. Vēlāk pastāstīšu. Jā, es tagad gribu laikam aiziet kaut ko apēst, tāpēc, ka man reāli tikai klienti atnāks kaut kur pēc stundas vai kaut ko. Pēc rauju jūtos kaut tāda, nezinu, nereģiska. Es vēl šodien no rīta, kā šodien svētdiena, man bija jābrauc, šodien taču visur parkingi tur par brīvu, nu šeit man apkaimē, un tas ir Vākas centrā. Jo reāli parasti pie darba, kur šeit ir kaut kur svētdienās, ir kaut kāda brīva vieta. Nebija. Es braucu vienkārši apkārt visām ielām. Vienkārši un visu laiku kāds man priekšā tieši kaut kur ielien, un man ir tāds bāds. Un beigās atcerējos par vienu vietu, un tur bija reāli viena vieta. Es fiksā aizņēmu, vienkārši skrējušus, vienkārši skrēju. Tas bija vienkārši kaut kas. Bet šodien visi kavē. Es nezinu, ka šodien pa dienu. Šodien kaut kādas zvaigznes stamījās. Es biju līdz veikalam. Nopirku mokačino, tā ir kafija ar karsto šokolādi. Jūs kaut ko tādu redzējāt? Es redzēju krosants ar sieru un šķiņu.